Labdien! Mani sauc Andris Mikaļskis. Joprojām esmu Andrija Ārta galva, īpašnieks, darītājs, autors un vispārējais. Kā jau vakar minēju, šodien būsim atkal ēterā. Priekšdienām es domāju, ka tas būs patstāvīgi. Mazliet pastāstīšu šobrīd, kas ir plānots. Kas ir plānots šodien, ko mēs darīsim. Tā, kā jau es vakar minēju, šodien mēs rokas sprādzēm ieliksim aizdaras. Es parādīšu. Visām mēs neliksim, bet kāds tā. Nākošais punkts ir, es jums pastāstīšu par Andrija Ārta mājaslapu. www.andrijaārta.com. Tālāk es jums parādīšu jaunumus no Andrija Ārta, kas ir šonedēļ tapuši. Tad es jums pastāstīšu par radošo darbnīcu. Tad mēs pamēģināsim, ka tas būs testa režīmā, sazvanīties dzīvajā ar kādu cilvēku un vienkārši dzīvē. Redzēsim, kas no tās. Iespējams, ka tas nākotnē kādā radošā darbnīcā, kad būs šeit lielākas darbības uz vietas. Tas tā. Tad es jums pastāstīšu tādu lietu, kāds sakars ir Andrija Ārtam ar norēķinu kartēm. Tad es jums pašās beigās pastāstīšu, kur Andrija Ārta būs šonedēļ, kur Andrija Ārta būs nākošu nedēļu un kur Andrija Ārta tirgosies ārpus savas radošās darbības. No viss padruskajām pēc kārtas un tad jau skatīsimies pēc tādu. Nu ko, ķeramies klāt, punkts 1, rokas sprādzes un aizdara pielikšana. Tā, kas mums ir vajadzīgs? Mums pirmkārt ir vajadzīgs noteikti rokas sprādzes. Tātad darīsim to, paņemsim 4, pa vienai no katras krāsas. Tādas lūk. Pieliksim aizdaras, ķersimies tālāk. Mums ir vajadzīgs rokas sprādzes, tālāk ir vajadzīgs caurumkniebjamais, tad ir vajadzīgs bīdmērs, tad ir vajadzīga rokas prese, ar ko ir darīt vieglāk, bet, protams, ir dažādi varianti, kā aizdara pielikt. Man ir prese. Tad ir vajadzīgs pašas aizdaras. Kas ir aizdaras? Tās pavisam vienkārši, tās ir piedpogi. Andrija Ārta strādā ar kvalitatīvu, kā viņi teikt, bižutēriju, bet izēju materiāliem, jo visas piedpogas, visas, ko jūs redzat, tās ir Japāņi. Viņas ir apliecinājuši sev kā par labu kvalitāti un ilgkalpošanu. Tad tā, mēs ņemam melnu rokas sprādzi, melnas piedpogu. Piedpogs sastāv no 4 daļām. Tā, pats piedpogs virsma. Tad ir aizdare. Tad ir piedpogs otra puse. Bibīts, es viņu saukšu par bibīti, kas lien aizdaras piedpogā un kājiņi, uz ko sēdinās bibīti. Bet, es jums parādīšu, kā tas viss saliekās kopā un kā tas. Tā. Mums ir vajadzīgs caurumkniebis. Pēc tam es esmu nomērījis, kurā vietā man apmēram ir jāknieb caurumu, lai sanāks. Atvienojas, zvanu. Tas ir tests zvanam, ko es minēju. Halo! Labdien! Jā? Jā. Superīgi. Tagad vajadzētu būt viņam pazudot. Jā? Tas ir labi, kad ir tādi skatītāji, kas pazud. Vai tu mani dzirdi? Man ir jautājums. Tas ir mans kolēģis paziņa, labs cilvēks, Kristaps.
Kristap, vai ēterā var dzirdēt manu balsu un dzirdēt arī tavu un mūsu sarunu ir saprotama? Tu pats dzirdi arī savu atbildi. Super, tas arī bija tas. Mēs tātad telefonu sarunu esam notestējuši un tas bija pats galvenais. Pie tā mēs vairs neatgriezīsimies. Paldies, Kristap, ka piezvanīji. Veiksmīgi dienu, dodamies tālāk. Tātad, Kristaps ir atzvanījis. Pateicis, ka video es esmu kaut ko aizmirsis, bet tā kļūda ir labota. Dodamies tālāk, atgriežamies pie rokas. Tātad es esmu atmērījis, zinu, kur man caurumu jāiztiem kurā vietā. Es to izdarīšu. Tātad es esmu atmērījis arī kāds diametrs man ir vajadzīgs. Mēs darām sekojuši, mēs izkniebjam. Tātad es esmu atmērījis arī kāds diametrs man ir vajadzīgs. Caurumu? Ir izkniebts caurums. Liekam iekšā vienu no sastāvdaļām, vienu pusi. Liekam tejas pusi. Melnā roksprāta ieliksim melnu spietu. Viņš sastāv no divām daļām. Ādu mēs ādas roksprātu liekam no vidu. Liekam esē iekšā. Un ar vieglu rokas kustību. Tādu. Mēs sapresējam spietpogas vienu pusi. Tad mēs to izdarīsim visām 4 roksprādzēm, lai es pēc tam presē pārliktu attiecīgi detaļas, lai mēs varētu sapresēt otru pusi. Ko es izdarīšu fiksi. Tā, kamēr es to daru, jūs to vērojat. Es jums varu pastāstīt par otru, par ko es jums biju minējis, par Andrija Ārta mājaslapu. Tad Andrija Ārtam ir arī, es viņu saucu par pagaidu mājaslapu www.andrijaart.com. Bet kādēļ es viņu minu tieši šobrīd un nākotnē? Zinu, ka man paziņas labprāt arī klausās dažādu mūziku. Tieši šajā saistībā es gribu minēt to, ka Andrija Ārta mājaslapā jūs varat apskatīties ne tikai, ko Andrija Ārta, respektīvi es esmu taisījis no ādas, jaunumus un pagātni, bet tur attiecīgi var arī klausīties mūziku. Mūzika Andrija Ārta mājaslapā ir visdažādākā. Tas ir tā. Tur var atrast, es domāju, ka mūziku viņi gan skan. Saucamais angliski playlists. Iesmu saraksts. Viņš skan automātiski. Katru reizi pārstatējot mājaslapu, vajadzētu būt tā, kad playlists, tātad dziesmu saraksts sākās vietas. Tev tajā brīdī tīkumo ko mūziku. Esam tikuši līdz sarkanai roksprādzei, tātad sarkanā roksprādzē, liekam sarkans. Tātad 4. Ir otra. 1, 2. Pabīdīšu nost, lai jūs... Tā, 1, 2. Zilajā mēs ieliksim melnu, jo melna zila man reāli nav. Melna ar zilu net ļoti labi kupa un labi izskatās. Zilajā mēs ieliksim melnu. Jā, šīs roksprādes ir jaunums sievietēm. Viņas brauks man līdz, kā es vakar minēju, uz gadatīvu studiju. Protams, ka mēs visus viņus neizpirgosim, un tas būs forši. Atgriežoties no mums uz radošo darbnīcu. Tātad, jā, jau esmu ielikuši. Tīki brūni, sarkan brūnā rokas sprādzē. Sazvanīju, un tas bija pats galvenais. Tā. Viena puse, roksprādzēm viena puse no spiedpogas ir ielikt. Zvana. Kristaps, es atvainojos. Joprojām mēs esam testa režīmā. Jā, Kristap.
Runāju. Tātad man varbūt ir vajadzīgs mikrofons nedaudz tuvāk. Mazliet tuvāk pievilkt mikrofonu, jā. Vai tagad pieliekot tuvāk, man dzird? Ir vajadzīgs mikrofons nedaudz tuvāk. Man arī labāk var dzirdēt. Kristap, tev vienmēr var dzirdēt labi. Labi, paldies, es turpinu darbā tā. Jā, tā. Kristap, tev vienmēr var dzirdēt labi. Man dzirdot labāk. Es vairs nepazudīju. Paldies, es turpinu darbā tā. Tā, liekam, pārliekam, kniebam caurumu kniebējā citu izmēru un nomēram tādam te pietpogas otrai pusē nomēram diametru. Tātad tas ir 3 mm. Mēs attiecīgi caurumu kniebējā uzliekam 3 mm caurumu kniebējā. Lai būtu attiecīgs izmērs un tā vairs nekad jāatgriež. Tā. Galvenais, lai mana saruna ar jums sanāk tāda cilvēcīga, neuzspēlēta un vienkārši. Jūs esat tur, es esmu te, kā mēs esam tomēr vienā telpā un vienā vietā, vienā laikā. Šobrīd. Tā, presē es nomainīšu uzgaļus, kas ir domāti, lai iepresētu otras puses. Tādu presi var nopirkt, bet ir jāpameklē. Uzgaļus var uztaisīt, un tas viss atvieglo darbu. To visu var darīt arī savādāk. Katrs strādā, kā viņš uzskata par ērtāku. Es uzskatu, ka ērtāk ir ar presi. Jo, ja tev ir 20 rokas sprādzēm jāieliek pietpogas, tad ņemt ar mazu kaltiņu un āmuru sist. Tas ir ilgtermiņš lielāks. Ir daudz glaunākas, elegantākas lietas, ko es daru ar rokām. To es kādreiz parādīšu tālāk. Ko ar ādu var darīt un kā tas notiek un kā var gravēt dzīvajā uz ādas un zīmēt ornamentus un zīmējumus un gravējot un krāsojot. Pēc tam, ar ādu ir daudz ko darīt, bet mēs līdz tam tiksim. Sākumā mēs iestrādāsimies. Es pieradīšu pie jums, jūs pieradīsiet pie manis. Ja mēs tiksim tālāk arī. Iespējams, jau kādreiz ētrā es varbūt uztaisīšu sviestmaizi, paēdīsim kopīgi sviestmaizi. Ar ādu šetēs. Tā, man ir vajadzīga sprādze. Es jau atkal zinu, kur ir jāizknieb caurums. Es nelielu mājas darbu pirms uzrunāju jūs, es esmu izdarījis. Tātad es zinu, kur vajadzīgs. Tā, punkts, ko es jums sākumā minēju, radošās darbnīcas. Jā. Ir Andrija Ārta iespējams radošās darbnīcas līdz 4 pieaugušiem cilvēkiem un kādiem arī 4 pusauģiem bērniem, kas brauc kopā ar vecākiem. Ko mēs šeit varam darīt radošajās darbnīcās? Radošajās darbnīcās, ko es piedāvāju, jūs atbraucat, iepriekš sarunājot, jūs atbraucat pie manis, šeit uz radošo darbnīcu. Es esmu sagatavojis izejmateriālus, sagatavojis instrumentus, esmu sagatavojis labu noskaņojumu. Esmu sagatavojis tēju, kafiju, uzkodas. Mēs kopīgi, es jums palīdzu, mēs uztaisam personalizētus atslēgu piekariņus. Tātad mēs izgriežam no ādas, mēs apstrādājam malas, mēs krāsojam, lakojam un plus mēs uztaisam ādas rokas. Dubultās. Es jums varbūt vienu mirkli parādīšu, kas kā. Dubultās. Es jums varbūt vienu mirkli parādīšu, kas kā. Tātad mēs uztaisam šādas te dubultās ādas roksprādes. Mēs viņus, jums atbraucot pie manis, paši izvēlaties kādā krāsā. Te uz vietas krāsosim, jo ādas krāsot pats. Un personalizētas šādas te atslēgu piekariņas. Tāpatās mēs ko liekam virsū uz atslēgu piekariņiem, mēs liekam virsū uz vārdu pirmo būtu. Vai iesaukt. Kā jūs paši izvēlaties, vai uzvārdu pirmo būtu un izvēlaties attiecīgi atkal krāsu. Un tas, ko dara, tas paspilgtina jūsu personību, oriģinalitāti, atkārtojumību, protams. Tātad labi. Man ir jāsaliek pietpogām otras puses, lai es jums varu rādīt tālāk, kas gribēju stāstīt. Radošā darbnīca darbošanās laiks ir 4 stundas.
no radošās darbnīcas apmeklētāji, tas izmaksās 20 eiro. 4 stundas. Bet jūs atbraucat ne ar ko, ar labu garastāvokli un darboties gribēšanu. Katrs aizbrauc ar atslēgas piekariņu un attiecīgi rokas sprādi. Kur tad man ir palikuši? Karovienu, 2 garie. Kuri? Mājaslapā es jums izstāstīju par radošo darbnīcu, es jums izstāstīju. Zvans ir bijis. Sazvanīt mani var, runāties dzīvē arī var, bet tas nākotnē. Ir domāts par tādu lietu, kad mēs varēsim parunāties arī. Protams, bez lamāšanas. Tā, roksprādziem otras puses ir pieliktas. Tagad es jums parādīšu, kas mums gal galā ir sanācis. Cienītās dāmas, tas ir radīts tieši jums. Lai jums nāk pavasaris, lai jūs kā vienmēr izskatītos labi, eleganti, iekārojami. Rokas sprādzes ir radītas ar elegantu slīdu. Ir dar smalku. Redzi? Rokas sprādzes ir parādītas ar elegantu slīdu. Un elegantiem dažādi izmēri cauri. Un pačukstēs mazu lietu priekšā. Mazu lietiņu priekšā es jums pačukstēšu to, ka izmā būs arī auskars. Bet, tas nākotnē. Jūs redzat. Ir šādi jaunumi. Labi, paldies, tas ir roksprādziem, mēs esam pielikuši aizdaris, ķeramies klāt pie nākošā punkta. Kas man ir, ko es jums minēju? Jaunumi no Andrijāta. Man liekas, ka tā varētu būt ļoti fēna rubrika arī turpmāk, ko es jums rādīšu. Ir citīgi pastrādāts pagājušo nedēļu. Aizpagājušo nedēļu man ir radītas ļoti interesantas lietas, ko Latvijā līdz šim es neesmu redzējis. Tātad ir radīti ādas šķīvi, dizaina elementi, zinot to, ka mēs ienākot mājās, dzīvojam noteikti skaisti un stilīgi. Ienākot mājās, mums parasti ir kabatās atslēgas, sīknauda, kas kuram. Lūk, ir radīti skaisti dizaina ādas šķīvi, kur attiecīgi šīs te lietas, lai nepazūdot, nevandītos pa kabatām, liekam, ienākot koridorī, ienākot vienalga virtuvē, kur mums tāda vieta ir, mēs ieliekam savas tīkās lietas, naudu, mašīnas atslēgas, maksājumu kartes. Mēs saliekam tādā šķīvē, visi stāv un nekur nepazūd. Ejot no mājām ārā, mēs paņemam, ko mums vajag un attiecīgi visi stāv. Plus, tas viss ir skaists dizaina elements, radīts no augos miecētas ādas, roku darbs, krāsots, malas ir smuki populētas, pancētas, viņas nav asas, dažādu krāsu, 2 krāsu, 1 krāsu. Tātad tādi šķīvi ir radīti šonedēļ, Andrijāta, arī viņi brauks līdzi. Būs arī pat uz vietas radošajā darbnīcā. Labi, to es jums esmu parādījis jaunu. Jaunumi būs arī nākošu nedēļu, es jau zinu, ko un kā, ko es jums rādīšu. Tā, viena no interesantākajām lietām, kas var palīdzēt mums savstarpēju sadarbību, kā jau es minēju iepriekš, Andrijāta strādā legāli, Andrijāta strādā oficiāli, Andrijāta tešmauc. Kas apliecina to apliecina arī tāda lieta, kā ar Andrijātu, atbraucot pie manis uz radošo darbnīcu. Vienalga, kur satiekot mani, vai gada tirgu, vai radošā darbnīcā, vai uz ielas, tad, kad pie manis ir
šīs te lietas radītās vārdas, kuras jūs gribat savā īpašumā vai dāvanu. Jūs man varat iegādāties dāvanu. Andrija Ārta, jūs varat norēķināties ar karti, ar maksājumu karti. Jā. Jūs varat norēķināties pie manis ar maksājumu karti. Forši, ka Latvijā ir tāds banks, kas piedāvā šādi pakalpojumu. Kad jūs varat, es saprotu, vienmēr skaidrs naudas nav līdzi. Gada tirgos, festivālos, svētkos ir bieži vien jāstāv pie banka automāta līdz pat 20 minūtēm, lai izņemtu skaidru naudu. Tas citreiz apnīk un līdz ar to uzmetat lūpu un aiziet prom, neatgriežaties, jo kāds ir sabojājis gara stāvokli, stāvot 10-15 minūšu rindā. Tātad pie manis atbraucot, jūs varat norēķināties ar karti, kas atvieglo darbu, atvieglo jums labsajūtu, mēs nekavējam lieku laiku kaut kādā rindās, un jūs attiecīgi arī par to saņemat čeku un viss, un tas viss ir oficiāli un legāli. Lūk, kas saistīts ir ar norēķinu kartēm. Nākošā lieta un pēdējā, ko es šodien jums gribu stāstīt, ir, kur Andrija Ārta būs rīt, kur Andrija Ārta būs nākošu nedēļu un Andrija Ārta, kur būs praktiski mājā. Tātad, Andrija Ārta būs. Rīt mēs braucam Lido Zivs Kuldīgā. Es būšu tur, no rīta līdz vakaram. Kā jau gada tirgus, neskatoties to, ka rīt soli it kā lietu, sniegu pat slapi, bet, Vimbas lido, Rumbā jau mēnesi, ne pat vairāk skatāties, tas skats ir vienkārši lielis. Rītā tiekamies Kuldīgā, gada tirgu, Lido Zivs Kuldīgā. Nākošu nedēļu mēs tiekamies Kalnciem kvartāla tirgu, tas ir Rīgā, tur es esmu arī patstāvīgi, kur mani var satikt. Atnākt aprunāties, nopirkt dāvanu, nopirkt sev jostu. Aizmirst pavisam, kā Andrija Ārta aiz jostu, bet mums daudz laika, es mums visu izstāstu. Tas nākot. Tāda nākoša nedēļa Kalnciemā, Kalnciem tirgu no 10 līdz 4. Tātad 20. tā nākoša nedēļa Kalnciemā, 13. mēs tiekamies atkal Kalnciemā, 13. maijā. 20. 21. maijā mēs tiekamies Liepājā Līvas gada tirgu. Tiekamies Liepājā Līvas gada tirgu, 2 dienas ir tirgus, kur arī būšu es. Un 27. maijā tiekamies atkal Kalnciem ielas tirgu, tur būšu ar dizaina modas tirgu. Mani sauc Andris Mihaļskis, mācos ar jums komunicēt, cenšos jums kaut ko parādīt jaunu, kas saistīts ar ādu, un ne tikai parādīšu kādreiz kā uztaisīt gardus viesmaiņas. Tas bija es. Domāju, ka tiekamies nākošanai. Es jūs informēšu, sekojiet līdz Andrija Ārta Facebook mājas, klausieties mūziku www.andrijaarta.com. Tā!